Svētas pagasta iedzīvotāju padomei es pieteicos ar domu palīdzēt attīstīt šī ciema un pagasta teritoriju un piedalīties tieši teritorijas labiekārtošanas projektos, kas ir viens no manas dalības mērķiem, īstenot vairākus projektus tieši Svētas ciema teritorijā. Un arī pozitīva lieta, ko mēs jau līdz šim esam sasnieguši, ir Tervetes ielas apstiprinājums 2025. gada budžetā atjaunotu projektu un izvirzītu attīstīšanai. Aicinājums Svētas pagasta iedzīvotājiem ir pievienoties mūsu kopsapulcei, kas norisinās vidēji reiz 2 mēnešos, un nākošā kopsapulce ir plānota 26. februārī, 6:00 vakarā Svētas pagasta pārvaldes namā. Mana galvenā motivācija startēt iedzīvotāju padomē bija, jo es pirmkārt svētās dzīvoju visu savu dzīvi, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi tieši iedzīvotājiem, ka šeit ir uz vietas attīstīt visus projektus, jo mēs arī kā kaimiņi un visā apkārtnē pārsvarā zinām viens otru, mēs zinām, kas mums ir svarīgi. Un tāpēc es arī ļoti iesaku citu pagastu iedzīvotājiem, kas vēl domā par cik svarīgas ir tās iedzīvotāju padomes un tam līdzīgi iesaistīties, jo šis ir noteikti ļoti labs veids, kā attīstīt projektus, kas iespējams ir pašvaldības pat nezina, ka tas ir nepieciešams iedzīvotājiem. Jā, jo iedzīvotāju padomu galvenais mērķis ir tieši aktivizēt iedzīvotāju līdziesaisti un norādīt pašvaldībai tās galvenās lietas, kurām pievērst uzmanību gan budžeta plānošanā, gan projektu īstenošanā. Līdz šim Svētas pagasta iedzīvotāju padomes ietvaros mēs esam izvirzījuši vairākus iesniegumus Jelgavas novada pašvaldībai, tā skaitā pastaigu laipu projekts pie Lielsvētas muižas pils un ģerboņu izstrādes projekts Svētas pagastam kā tādam, kā arī projekts par Svētas parka izveidi blakus Svētas skolai ir tapšanas stadijā, kur mēs plānojam dabūt līdzfinansējumu no Jelgavas pašvaldības topogrāfijas izstrādei un sadarbībā ar ainavu arhitektiem izstrādāt vīziju par šīs 2 hektāru teritorijas labiekārtošanu tuvākajā nākotnē. Mans vēlējums tieši Svētas iedzīvotājiem, Svētas pagasta iedzīvotājiem ir arī nākt piedalīties iedzīvotāju padomes sēdēs, noteikti iesaistīties. Mums ir grupas, WhatsApp grupas, droši izteikt savas domas, savus ieteikumus. Ja jūs pamanāt, ka ir kāds projekts vai kaut kāda pagasta daļa, kam nepieciešama attīstība, vai tas ir no kultūrāla, vai tas ir kaut kāds parks vai kaut kas tam līdzīgs. Tas noteikti tādas idejas vajag izteikt, jo tas ir vislabākais veids, kā šo var attīstīt, jo es uzskatu, ka noteikti iedzīvotāju skaits augs vēl vairāk, un tāpēc tas ir mūsu interesēs, lai gan mums un arī nākamajām paudzēm izveidot šo pagastu pēc iespējas labāku. Un mans vēlējums Svētas iedzīvotājiem un Svētas pagastam ir turpināt attīstīties. Mēs redzam, ka mūsu skola ir ļoti pieprasīta, ir vairāk kā 200 audzēkņi jau dotajā brīdī, un bērndārzam ir liels pieprasījums, kur jaunbūve ir plānota tuvākajā laikā, kas arī apliecina to, ka mūsu ciems ir gatavs uzņemt jaunas ģimenes un jaunus iedzīvotājus un arī uzlabot esošo iedzīvotāju labklājības stāvokli.